cik var muldēt Briškeni. Šodien no rīta noskatījos Latvijas televīzijā interviju ar satiksmes ministru Briškenu. Pietiek melot tautai un karināt makaronus uz ausīm. Tu esi sēdējis vairāk nekā 10 gadus Rail Baltica projektā. Es saņēmu simtiem tūkstošu atalgojumus. Tu zināji, ka pat 2 miljardi šo projektu realizēt nevar, bet tu tāpatās sēdēji un saņēmi algu. Tagad, kad valdība ir paziņojusi, ka nav naudas, ka nebūs savienojuma ar Rīgu, ka Rail Baltica tiks realizēts tikai savienojot Igauniju ar Lietuvu, iespējams caur Salaspili, kur būs izveidota kaut kāda pietura. Šodien Latvijas televīzijā izskan Briškens saka, nē, mēs joprojām nodrošināsim, lai nāk uz Rīgu. Kur jūs ņemsiet 8 miljardus? Projekta izmaksas ir 10 miljardi, sākotnēji jūs plānojat, ka ir 2 miljardi, kur jūs ņemsiet 8 miljardus? Jums nav naudas, jūs neesat aprēķinājuši neko. Ko darīt ar šo Briškena zelta pāli Daugavā, jā? Kā viņu izmantot, jaukt nost, priekš kam būvēt jaunu tiltu pāri Daugavai, dzelzceļa tiltu, ja jūs gribat pāri šim tiltam, lai Vivī vilcieni brauc. Vivī šodien brauc pār esošo dzelzceļa tiltu, kuru teorētiski attiecīgi šo vecās sliedes var savienot ar lidostu, bet tam nav nekāda sakarā ar Rail Baltica projektu. Tas ir parastais Latvijas dzelzceļa savienojums, ko var nodrošināt tiešām, bet priekš tam nav nepieciešams zelta pāls. Tā kā es aicinu, godājumā Latvijas tauta, daram visu, lai visi šie progresīvie Briškeni, lai šī vienotība pazūd uz visiem laikiem.